Jau iepriekšējos raidījumos mēs esam stāstījuši par mūsu pašmāju, latviešu izstrādātiem IT risinājumiem. Arī šajā reizē mēs pastāstīsim par vienu tādu risinājumu, kas administrē reklāmas. Tas ļauj nopelnīt ne tikai lielajiem ziņu portāliem, bet arī mazākiem portāliem, dažādiem blogiem un citām internetu vietnēm. Savukārt reklāmdevējiem tas dod iespēju neapmaldīties visos šajos portālos un reklāmu džungļos, tāpēc projektam ir dots īpašs nosaukums – Jungle Expert. Ar reklāmu internetā cilvēki bieži vien uzreiz saprot banneru izvietošanu lielākajos ziņu portālos. Jā, spēcīgs risinājums. Taču nevienmēr visiem pakabatai, un ne jau vienmēr reklāmdevējs grib uzrunāt tik milzīgi plašu auditoriju. Vienmēr jau jāskatās ir pirmkārt no konkrēta klienta un no konkrēta produkta. Katrs produkts jau ir domāts kaut kādai noteiktai mērķa auditorijai. Un internets tādā ziņā ir ļoti pateicīga vispār vieta, kur reklamēties, jo ir iespēja, tāda šī segmentēšanas iespēja, tāda parādīt vai nu tikai vīriešiem kaut kādu produktu, vai tikai sievietēm, vai atlasīt tiešām šos sieviešu portālus, vai atkal auto portālus un tam līdzīgi un tā tālāk. Iespēja ar savu reklāmu uzrunāt tieši sevi interesējošo interneta auditoriju ir patiesi vilinoša, tomēr nereti no organizatoriskā viedokļa tas izrādās pārlieku piņķerīgi. Latvijā, neskatoties uz to, cik un kādi mums ir interneta mediji, lieli vai mazi, es runāju šobrīd tieši par lokālajiem, viņiem ļoti atšķirās savā starpā šī tieši reklāmas rezervēšanas procedūras vai sistēmas, un par spīti, teiksim, vispārējai digitalizācijai ļoti daudz, kas joprojām notiek manuāli ar rokām, ar e-pasta, bieži vien ar telefonu palīdzību. Tas ir īstenībā ļoti nērti. Tas ir nērti gan reklāmdevējiem, tas ir nērti aģentūrām un visiem, kas ar to strādā. Tam ir jābūt automatizētam un laiks jātērē kaut kam pilnīgi citam. Lai reklāmu izvietošana internetā nelīdzinātos skraidīšanai pa džungļiem, talkā var saukt ievadā jau pieminēto Latvijā radīto tiešsaistes sistēmu internetu reklāmas kampaņu organizēšanai Jungle Expert. Mēs par šo rīku uzzinājām veidojot stāstu par Latvijas prestižo IT balvu Platīna Pele, jo Jungle Expert bija viens no pretendentiem uz godalgu e-biznesa risinājumu un pakalpojumu jomā. Šādas sistēmas kā Jungle Expert, viņas ļauj sevi apvienot rezervācijas, pasūtīšanas, apstiprināšanas un atskaišu saņemšanas procesu. Būtībā tuvākais analogs būtu koncertu vai kino biļešu iegāde online. Tas ir daudz ērtāk nekā iet kasēs vai rezervēt tās pa telefonu. Pašlaik Jungle Expert sistēma strādā Latvijas interneta vidē, un tajā reģistrētas aptuveni 65 interneta vietnes un vairāk nekā 60 reklāmdevēji. Pavisam vienkārši izsakoties, tas rezervēšanas, pasūtīšanas un aprēķināšanas process ir tāds pusautomātisks, kas ļauj faktiski ietaupīt laiku ļoti lielā mērā gan uzņēmumā, gan arī klienta pusē. Darījumu skaits tā dinamika ir pieaugoša. Un tas daļai ir tomēr pateicoties tai ērtai pieejamībai visām trim pusēm. Protams, kad viņi ir daudz izdevīgāk, kad mazajiem medijiem, interešu portāliem, blogiem, fórumiem tā tālāk, kuriem nav savas reklāmas banneru mašīnas, nav savas sistēmas, nav savas resursa, kurš varētu administrēt, un būsim ļoti godīgi, arī nevienmēr viņus kāds gribētu klausīties. Tā tas ir. Tas ir tikai atkarīgs no viņu apmeklējumu un tīri no cipariem. Bet, ko līdz viņi ir kādā no šīm sistēmām, paši ielkušies iekšā, vienīgais, kas man atliek, ir tikai atķeksēt, ja es vēlos viņus izmantot. Pēc Māra domām, Latvijā kopumā ir aptuveni 250 interneta vietnes, kurām ir potenciāls izvietot reklāmu. Tomēr piekritīsiet, šis skaits ir visai neliels, un internets jau ir vide, kur valsts robežas nepastāv. Tāpēc arī mēs skatāmies pāri robežām, un ja mēs skatāmies jau vairāk uz Austrumu Eiropu, tad tas cipars, ar cik daudz mājaslapām mēs varētu, teiksim, jau rēķināties, tie ir aptuveni 12 000. Tad, teiksim, ja Igaunijā arī tādas aktīvās lapas varbūt ir zem 100, vēl mazāk nekā Latvijā, Lietuvā savukārt atkal vairāk, tie varbūt ir kaut kādi 400, ja. Tikko mēs ejam uz valstīm kā Polija vai Ukraina, tad tur jau ir
pār pa 1000 potenciāli klienti, ar kuriem mēs varētu jau sadarboties. Noteikti novēlēsim veiksmes Mārim un viņa džungļu pārvaldības rīkam, lai veiksmīgi izdodas iekarot ne tikai Eiropu, bet arī pārējo pasauli. Mēs Latvijā nevaram lepoties ar naftas vai zelta atradnēm, bet prātspējas mums ir izcilā līmenī. Thank you.